Gundars Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gundars Rēders. Eiropa – mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Labvakar! 2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tam ir jāveicina turistu pieplūdums, jāaktivizē ekonomiskā attīstība un, protams, jābagātina galvaspilsētas kultūras dzīve. Bet vai šis formālais nosaukums kultūras galvaspilsēta patiešām kaut ko dos pilsētas tēlam un kas no tā pēc tam paliks mums pāri? Par to runāsim šovakar raidījumā Eiropa – mīti un realitāte. Runāsim par to. Tas, ka 2014. gadā Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, tas ir kaut kas tāds, ka tiek pasludināts, ka Latvijā ir olimpiskās spēles, ir kaut kādas tādas sajūtas? Varētu teikt kultūras olimpiskās spēles, jo Latvijā kaut kas tāds notiks pirmo reizi. Un tas notiks veselu gadu garumā, nevis tā kā olimpiskās spēles pāris nedēļu garumā. Un tiešām mēs gaidām arī liels notikums. Es varbūt tāds nedaudz skeptisks. Es vienkārši iedomājos, kas būtu, ja paziņot, ka Parīze tagad ir kultūras galvaspilsēta Eiropā. Kas reāli mainās? Kas Rīgā mainīsies? Būtu ļoti labi, ja Rīga būtu kā Parīze, un iespējams tieši kultūras galvaspilsētas status tam ļoti palīdzēs. Jo patiesi tas status ir kaut kas tāds, kas maina pilsētu un kas maina cilvēkus. Status maina? Aha, tā ir? Nu, arī oponēt. Es piedzīvoju Stokholmu bija kultūras galvaspilsēta, un es to laiku darīju vēstnieku darbu Stokholmā. Man liekas, viņi to svētā ziemeļnieciskā mierā uzņēma, bet ar ļoti labu organizētību. Viņi svinēja vairāk to, jo tā infrastruktūra un viss cits jau bija gatavs. Mums lielā mērā kultūras galvaspilsēta būs izcila saņemšanās. Un tad varbūt pamainīsies kaut kas. Šobrīd mums ir tikai zināms Viļņas negatīvais piemērs, kas Eiropā visur ir zināms un ko visur piesauc. Vienmēr tas jautājums ir tāds, vai jūs būsiet tikpat slikti kā Viļņa. Ko izdarīja Viļņa? Un tad jāsāk skaidrot, liekas it kā neko daudz, bet patiesībā tur arī savi objektīvie faktori bija tieši ekonomiskās krīzes sākums, bija jāslēdz trešdaļa no noslēgtiem līgumiem un tam līdzīgi. Tur ir savas objektīvās, subjektīvās problēmas, bet mums vienmēr jāsāk ar to. Jūs redzēsiet, ka Rīga būs labākā no Baltijas galvaspilsētām. Šogad mēs skatāmies Tallinas piemēru. Mēs ļoti rūpīgi analizējam visu to procesu, un tas ļauj mums arī saņemties. Tas, ko teica par to saņemšanos, varbūt, ka CS tagad ir priecīgs, ka nedabūja to status, jo, redz, nemaz nav tik vienkārši noorganizēt. Tur ir savu plusu, savu mīnus, ka mēs ieguvām vai neieguvām, teiksim, tās tiesības, bet, ja tas pasākums notiktu CSīs, tad tas būtu tāds manā uztverē tāds stilīgs gājiens, jo patreiz Eiropā tā tendence ir uz to, ka nesteidzoties baudīt kultūru vai slow food vai vienalga, kā mēs, teiksim, to definējam. Un manā uztverē varbūt tas CSīm kā mazpilsētais, tas pluss ir tas, ka nav tie lielpilsētas kairinājumi. Tas, ka šī kultūras galvaspilsēta ir Latvijai, tas mērķis mobilizē daudzus, tā skaitā arī CS, tā skaitā arī Vidzemes reģionu, tā skaitā Liepāja, jo tas, es domāju, ir jāuztver kā labs pasākums, caur ko mēs sev varam parādīt un pārdot Eiropā, Skandināvijā, parādīt, kas mēs esam. Tieši tā, mēs arī sakam, ka tas ir Latvijas projekts savā ziņā, jo Rīga ir vārds visu Latviju. Mums būs īpaša sadarbības programma visām Latvijas pašvaldībām, kas gribēs piedalīties. Un mums būs sadarbība, mums būs sadarbība. Tā kā, un es domāju, ka Liepāja būs sadarbība un beigās tas vairs nebūs tikai Rīgas produkts, bet tas būs Latvijas produkts. Nu, redzēsim, kā tev ar tādu optimistisku sajūtu. Man tas uzsvars tā kā uz to 2014, man šķiet, ka būtu interesanti parunāt par 2015 un tālāk uz priekšu. Un kas būs tas, ko mēs pēc tam darbināsim, kuras lietas mēs izmantosim jau tālāk uz priekšu. Jo, cik es saprotu, Rīga 2014 kultūras galvaspilsēta mēs dabūjām milzīgu publicitāti uz ārpusi, bet šī publicitāte viņa būs 1 gadu garumā. Un, vai, teiksim, būs daudz lietas, kuras mēs spēsim darbināt pēc tam tālāk, jo turisti jau brauks, un viņi brauks arvien vairāk. Un, tā ir tāda, varbūt pat lielākā raize, lai, teiksim, mēs izdarām. Vai visu to naudu neiešaus vienā salūtā gaisā, ja kas tiek tieši tā, tieši tā. Varbūt netik daudz varbūt pa salūtu, bet arī Kalnciemielas kontekstā mēs darbojamies jau 9 gadus. Un, ja paskatāmies atpakaļ, kā tad tas tapa viss ar koka mājām, restaurējām, tie bija daudz gari gadi, un tad pēc tam seko iedzīvināšana. Ko es ar to gribu pateikt, ka faktiski viss pamatā ir tomēr kaut kāda tā infrastruktūra. Kā tu tur var nokļūt,
kā turists tur var nokļūt, kā viņš var zināt. Noskatīsimies šajā vietā mans kolēģis Dainis Jaņkalnis sižetu par to, kādi notikumi ir plānoti 2014. gadā Rīgā. Gundars Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gundars Rēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Kultūras galvaspilsētai piedienas spoži koncerti un vernisāžas, arī Rīgā tādus, protams, notiks. Taču dzīves realitāte atpazīstamāka noteikti būs citos darbošanas virzienos. Tādos kā laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit jeb izdzīvošanas komplekts. Mēs nolēmām, ka mēs taisīsim šo festivālu līdz 2014. gadam, līdz gadam, kad Eiropa būs kultūras galvaspilsēta, bet katru gadu mēs tā rūpīgi testēsim, kas tad šogad ir izdzīvošanas komplekts un tādā veidā iezīmējot kaut kādu dinamiku, kas tad pa šiem gadiem mainījies, jo noteikti tā starpība būs milzīga. Lai mākslinieks izdzīvotu un reaģētu uz sabiedrības norisēm, noteikti nav vajadzīga jauna izstāžu zāle. Survival Kit par norises vietu izvēlas neapdzīvotas telpas, reālās, netik vieglās dzīves liecinieces. Šogad tukša izrādījusies 5-stāvu māja, kur daudzus gadus darbojusies Raiņu vakara vidusskola. Skola likvidēta, palikusi vieta, kur par šo un citiem dzīves faktiem padomāt. Tas vienkārši ir stāsts par diviem tādiem mehāniskiem organismiem, robotiem, kuri rāpjās katrs pa savu barības vadu uz augšu. Arī tā ideja par to, ka viņi kārpās uz vietas, mazliet kaut kā varbūt sasaucās ar to mūsdienu situāciju, vai ne, kad tā krīze un tad mēs te tā kārpamies uz vietas un ne uz augšu ejam, varbūt reizēm uz leju krītam. Mākslas festivāla šī gada tēma ir skats uz nākotni. Pārsteidzošā kārtā daudz mākslinieki tieši otrādi analizē un preparē pagātni. Iespējams, ka tiešām tas ir vairāk vajadzīgs nekā kārtējās nākotnes vīzijas. Kāds viņš ir? Viņš ir tāds reāls sennieks, viņš ņemās visu laiku, jau kaut ko dara. Viņš jau bija tāds šķiderīgs, un man liekas, lielā mērā pateicoties viņam, kādu laiku viss redzēja un wow. Man ļoti gribas ticēt, ka tiks mainīta arī Rīgas iedzīvotāju uztvere par kultūru, ka kultūra nav tikai tas, kas notiek uz skatuves vai izstāžu zālē, bet ka kultūra ir tas, kas notiek tavā pagalmā, kur tu pats iesaisties. Survival Kit laikmetīgā māksla ļauj runāt cilvēkiem, kuri citkārt būtu tikai mākslas skatītāji. Katrīna Neiburga savā filmā konfrontē šobrīd tukšo un nojaukšanai paredzēto preses nama ēku ar tās kādreizējiem iemītniekiem. Tas apsaimniekotais biju es, par visu biju labklājību gādāju, maksāju algas, padarārus, domāju, meklēju, tintis, palu, papīru, gādāju materiālu. Vienkāršākā atbilde būtu multimediāla māksliniece. Sevi es uzskatu īstenībā vienkārši par cilvēku, kas nodarbojās ar tām lietām, kas viņu interesē. Citā istabā uz izgaismotas skatuves gozējas bālasanīgi cilvēciņi. Laikā lielākais žīds ražoja Hitleram ieročus. Tā. Viņu balsis varam dzirdēt katru dienu Latvijas Rādio 1 brīvajā mikrofonā, un figūriņu veidotājs gadiem ilgi esot bijis viņu klausītājs. Tu redzi kaut kā tādu paralēlo universu, paralēlo dimensiju, par ko man ikdienā nekāda nojausma nav, un tad es viņu klausos, un man liekas, tā arī ir Latvija, tie arī ir cilvēki, bet es neko par to visu nezinu, un tad es tā klausos, tas tā kā teleskopā skatīties un planētu ieraudzīt tā. Survival Kit mērķis ir līdz 2014. gadam pieredināt pie domas, ka mākslas visdažādākās izpausmes var pavisam labi dzīvot arī ārpus izstāžu telpām, muzejiem un galerijām. Savukārt katrs skatītājs šajā mākslas spēlē no pasīvu vērotāja var kļūt par dalībnieku. Līdz tam gadam, es domāju, visādām tām pilota aktivitātēm būtu jau jābūt tā, ka kad tas iedzīvotājs saka, tur palasīt kopā dzeju, kāpēc nē, vai uzbūvēt savā pagalmā kaut bērnu laukumu kopā ar māksliniekiem kā instalāciju. Nē, protams, nevis tā, ka viņš stāv malā un kas te atkal, ko te viņi darīs te mūsu pagalmā, bet kad ir mainījusies šī attieksme un kad cilvēki saprot, ka viņi paši var būt radoši un ka viņos ir atmodināts šis radošais nervs un ka viņi arī ļaujās un ir atvērti dažādām tādām jaunām pieredzēm. Runāsim par to. Tas, ko Kārlis nu pat saka par to, ka
Ja, svarīgi tas, kas paliks pāri pēc 2014. gadā, ka mēs skatāmies to programmu, mēs tur lasām skaistus nosaukumus. Protams, ka mēs negatavojam tikai vienu pasākumu virkni veselu gada garumā, kas jau ir ārprāts, ja tā padomā. No otras puses mums ir jāizdara izmaiņas cilvēku domāšanā. Tas ir viens no mūsu mērķiem. Tas nozīmē, ka kultūru mēs skatām daudz plašāk kā, teiksim, operas nama, teātra izrāde vai kāda ekspozīcijas zāle. Otrs ir tiešām infrastruktūra, jo tas, kā šurp nokļūst turistu uz Rīgu, tas ir ļoti svarīgs arguments, kas mums visu laiku Eiropas komisijai jāstāsta. Nu, mēs ceram, ka Air Baltica nebūs vēl bankrotējis. Mēs ļoti ceram, jo pieejamība ir tiešām tas, kas arī Viļņai bija trūkums, kad viņiem bankrotēja vietējās aviolīnijas. Ja nolaižamies pavisam uz zemes, pēc hokeja čempionāta vismaz viena halle te palika. Kas paliks pēc kultūras galvaspilsētas? Man liekas, jāsāk ar to, kas nebūs izdarīts. No. Mēs skaidri zinām, arī dažas lietas nebūs. Un vispār mums tas, ko Kārlis pieminēja par to garo salūtu, mums ir laimējies un arī vēl dubulta atbildība. Tūliņ pēc Eiropas kultūras galvaspilsētas nāk Eiropas Savienības prezidentu. 15. gads. Bet mēs skaidri zinām jau šobrīd, ka mums nebūs jauna akustiskā koncerta zāle, pilnīgi noteikti Zābēdām, mums nebūs modernā mākslas muzeja, un mums arī lielā Mežparka estrāde, kas bija domāta pavisam savādāk, labi skanoša, savā ziņā sekta, dziedātāju daļu un tā tālāk. Tas nebūs. Varbūt neko jaunu mums nevajag, tik radikāli. Mums ir pietiekami daudz kaut kādi esoši jau centri, kuri darbojoties sevi ir pierādījuši. Tad kāda būtu objektīvas lietas? Biblioteka jāpabeidz. Biblioteka, teiksim, būs prezidentūras tas pamatštābs, jā, un vispār savu veidu simbols tādai kultūras tieksmē. Es domāju, ka mums tiešām jāizmanto tās ēkas, kas būs. Būs arī Rīgas kongresa nams, piedzīvos savu veidu rekonstrukciju un dažas citas vēl vietas, Ziemeļplāzma, teiksim, kultūras pils un arī šie pagāmi, šie mazie centriņi, viss caur pilsētā. Un arī es zinu, ka ministrija ir savu plāni Latvijas infrastruktūras objektu ziņā arī citur, un tepat Rīgā, kā piebūve Nacionāla mākslas muzeja. Kur būs kaut kāds īpašs finansējums tieši dēļ šī tā skaitā Siguldā, Turaidā un tam līdzīgi. Cēsim ar kaut kas atliks? Cēsīs, jā, būs koncerta zāle uz to laiku. Cēs pilsparku mēs pabeigsim šogad, kas ir viena no tādām skaistākajām brīvdabas estrādēm, teiksim, pildgrupām fonā. Tā kā es domāju, ka jauno pilu mēs pabeigsim, tā kā Cēsis būs diezgan gatavs. Faktiski mēs Cēsīs būsim izdarījuši visu, ko mēs varam izdarīt. Kā iztīsies šī? Tad mēs esam viens no tiem retajiem projektiem, ja runā par reģionālām koncertzālēm, kur ir nevis jauna būvniecība, bet esošā kultūras nama renovācija. Jo tas ir Latvijas laikā par tautas saziedotiem līdzekļiem celts nams. Viņš ir bijis saviesīgais nams. Tā ir akustiskā koncerta zāle, 800 vietas, muzikas vidusskola profesionālā. Tā skaitā, kas ir vienīgā tāda veida iestāde Vidzemes reģionā, ieliekot iekšā izglītības iestādi, tādā veidā radot tādu sinerģiju Vidzemes kamerorķestras, muzikas vidusskola un akustiskā koncerta zāle un amatieru māksla. Nobeidzot to lielo objektu sarakstu, es tā kā īpaši gribētu apzīmēt Nacionāla mākslas muzeja piebūvi. Kā tas izskatīsies? Viss to liecina, tikko ir saskaņots skiču projekts, un man ir prieks par Lietuvas jauniem arhitektiem, kuri savā zemē ir gan labi pazīstami, ka viņi piedāvā nesabojāt Esplanādes parku, līdz ar to visas palīga funkcijas novietot zem zemes, tāpat laikā zem zemes piedāvāt arī Nacionālajam muzejam jaunu, elegantu, tīru, baltu izstāžu zāli, 600 kvadrātmetri, baltā kaste, kas katrai mākslas institūcijai vajadzīgi. Pie tam arhitekti piedāvā caur stiklotu publiskās ārtelpas grīdu ielūkoties restaurācijas darbnīcās un arhīvos, kas arī būs unikāla tāda pieredze. Un šim brīžam aktuāli vēl ir un visos projektos skaņots, ka būs muzejam staigājuma jumta daļa. Tāda kā terasa, kad uzbraucot augšā pēdējais izstāžu līmenis, kur tiks izmantot bēniņi, būs arī iespēja pastaigāties par jumta kori, tādu savu veidu elegantu stikla laipu, kas pavērs citu skatu uz Rīgu, uz parkiem, uz katedrāli. Kas šobrīd notiek Tallinā? Vai tur viņi pietiekami labi darbojas? Protams, ka Tallinā arī savā veidā ekonomiskā krīze ir iespaidojusi to, ko viņi vēlējās sasniegt patiešām. Bet tas, kas būs izdarīts, viņu arī tajā moto ir patiesībā šī piekrastes piejūras stāsti kā motīvs. Un viņi vēlējās, lai Tallinas ostas mala būtu šobrīd jau pieejama cilvēkiem. Viņi netika izmantot iedzīvotāji, tur nevarēja labi justies, tur nenotika liels aktivitātes. Šobrīd tas ir izdarīts, un es domāju, ka tas vien jau ir labi. Viņam varbūt tas mērķis mazliet
mazāks, mazliet koncentrētāks, bet tieši to viņi ir izdarījuši. Mēs te kaut kad nesen ar kolēģiem tieši runājām par to, ka, teiksim, šajā gadā notiek Tallinā kultūras galvaspilsēta, bet tajā pašā laikā, teiksim, man kā Latvijas iedzīvotājiem, kā cilvēkam, kas tikai 300 km no Tallinas dzīvo, šausmīgi maz informācija par to, kas notiek Tallinā. Un man liekas, ka plānojot Rīgā šīs vai Latvijā Eiropas kultūras galvaspilsētu, šausmīgi svarīgi tomēr tā, teiksim, sabiedrisko attiecību kampaņa vai mārketinga kampaņa, kā tomēr kaut vai tā tuvākajā reģionā, Skandināvijas valsts, Baltijas valsts, tomēr to ziņu aiznest. Jo es domāju, ka Tallinā tie pasākumi notiek, bet tā ziņa līdz mums neatnāk. Man ļoti patika, aptāja liecināja, ka 18% cilvēku uzskata, ka šogad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tas liecina par to, ka mēs jau aktīvi kaut ko daram. Bet patiesi ļoti svarīgi, es domāju, ka vissvarīgākais būtu tas, lai uz 2014. gadu katrs mūsu iedzīvotājs, kas dzīvo šeit vai ārpusē, viņš kļūtu par to mūsu vēstnieku, jo katram ir iespēja. Viņam ir katram savu sabiedrību apkārt. Un arī, protams, viss mūsu koncentrēts darbs pie tā, lai būtu tās ziņas ārpusē. Bet pa Igauniem godīgi jāsaka, arhitektūras jomā viņi izdarījuši ārkārt daudz. Viņi ir stabili, ziemeļnieciski, kvalitatīvi. Tā ietekme no Somijas viņiem ir savu koncertu zāli, ļoti labi brīvdabas estrādi, viņiem modernās mākslas muzejs. Viņi tikko izsludināja plašu starptautisku konkursu par jaunu Rācnamu. Un tas, ko Aiva pieminēja, tā Krasnodarbas pieejamība. Jā, mēs zinām, ka Edinburgā ir karaliskā jūdzes, tad viņi teica, tā būs kultūras jūdzes, tad piekrast vesels tāds apjoms. Un mums jau arī daudz plānu, vai ne, pa 11. novembra Krasnodaļu, ka tur varētu būt. Jā, mums ir diezgan labas iestrādes. Un tā kā mēs sakam, Dievs dod jums visu to izdarīt. Vēl tāds maz nianses, teiksim, mūsu puķu pasniegšanas un tirgošanas kultūra, kas ir ārkārtīgi skaista. Man ir patiesi gandarījums, ka mēs to saktas puķi beidzot civilizētā veidā. Nebūs tur kā tāds lopu gan klejotāju teltis, bet būs viens elegants arhitektūras dizaina darinājums, kas, protams, arī 14. gadā būs laba vizītkārta. Kas ir jādara? Mēs runājam par publicitāti Tallinai. Tāpat ir Kaunsiem kvartāls, kur pirms 2 gadiem, 3 droši vien vispār neviens nezināja, kas tas tāds ir un kas tur notiek. Kā šī vieta kļuva par tādu publisku vietu, kur cilvēki labprāt nāk un pavasarī? Kaut kādā ziņā es domāju, ka tam ir liela sakarība arī ar laiku. Jo, ja mēs tiešām paskatāmies 3,5 gadu atpakaļ, mēs bijām nekurienes vidū, kur mašīna plūsma iet garām. Šobrīd redzam, tirdziņi notiek, koncerti notiek, izstādes arī notiek. Šeit, man liekas, ļoti būtiski, ko es neesmu ļoti detalizēti šo programmu lasījis, bet man interesanti, teiksim, kas notiek ar mūsu lielajiem pasākumiem, kas ir ļoti spēcīgi. Tā ir muzeja nakts, Baltā nakts, tā ir Staro Rīga, un tie viņi jau ir notikuši vairāk gadu garumā. Un man šķiet, ka Rīga kultūras galvaspilsēta šis ir brīdis, ka mēs viņu varam vēl vairāk iegriezt, lai tie turisti, viņi nāk, tās ir reizes, kad pilsēta ir dzīva, viss ir ielās, izbrauc naktī, viss ir gaišs, tā ir riktīgi lielpilsētas sajūta. Tas notiek šobrīd? Programmas ziņā ir jāsaka tā, ka ir viena daļa, kas joprojām attīstās, un es domāju, attīstīsies līdz pat 13. gadam programmas ziņā, un ir viena daļa, kas ir pietiekami skaidra, kur ir cilvēki iesnieguši pieteikumus, savus projektus vai idejas, un jāsaka, visi nosauktie festivāli arī tur ir iekšā, bet tas ir viens noteikums Eiropai. Viņi nevēlās šī žūrija starptautiskā, kas mūs vērtē ik pa laikam, viņi nevēlās redzēt parastos pilsētas festivālus, kas jau katru gadu tāpat notiek pilsētā. Un noteikums ir tāds, ja mēs viņus iekļaujam, tad iekļaujam tā, lai tas būtu kaut kas īpašs tieši tam gadam veltīts. Kas būs īpašs? Kas būs tāds, ja tagad jānoreklamē? Rīga 2014. gadā. Mēs gribētu, ka būtībā viss tā pasākuma programma ir tāda, ka gan pašiem, gan turistiem šķiet, ka kultūra tas ir tāds, kaut kāds tāds priecīgs mažors. Kas tiešām ir, tas ir mūsu starptautiskais nosaukums programmā. Tā ir tā kultūra kā tāda pēkšņa vara, kas ienāk tavā dzīvē un maina visu uz labu. Protams, ja tu pats esi aktīvs. Bet kas? Kas tieši? Kas ir tas, kas nokrāsos visu sienu pēkšņi vienam rīzniekam acu priekšā? Piemēram, tā pati mūsu pagalma kustība, ar ko mēs ļoti lepojamies, un kur, protams, Kalnciem pagalms vai kvartāls būtībā ir ļoti labs tāds vēsturisks piemērs. Savukārt citur Rīgā mēs ceram, ka cilvēki beidzot no daudz dzīvokļu namiem, ka viņi jutīsies atbildīgi par saviem pagalmiem. Lielās talkas ietvaros jau 3. gadu notiks nākamgad tāds pagalma konkurss, kur visus iedzīvotājus mēs sauksim kopā, lai viņi dara kaut ko ar savu pagalmu. Ko var izdarīt ar pagalmu? Man kolēģi Daini Jaņkalni ir dažos Rīgas pagalmos paviesojusies, un lūk arī sižets.
Gunārs Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gunārs Rēders. Eiropa – mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Rīdzinieks, kas dzīvo pavisam ordinārā daudzstāvenē un katru rītu pa logu palūkojas uz pagalmu, visticamāk turpat vien būs arī 2014. gadā, kad Rīga iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu. Un tagad pavaicāsim, kā jūtas nākamās kultūras galvaspilsētas iedzīvotājs pats savās mājās. Sajūtas ir tādas, ka tu jo ātrāk izkāp no mašīnas, jo ātrāk tu gribi tikt dzīvoklī. Un tu neizmanto šo ārtelpu kā kaut kādu savu dzīves sastāvdaļu, kā ikdienas sastāvdaļu, viņa netiek izmantota. Nav piederības sajūta. Man tieši tāpat 9 stāv māja un pagalms liekas tagad ir tukšs. Rīgā tā tendence ir tāda norobežoties. Cilvēki mēģina norobežoties no tās ļaunās sabiedrības tur ārā. Mēs esam savējie te iekšā un tur tie sliktie ir ārā. Ja? Un mums jāpasargā sevi, savus bērnus. Ideja par izdzīvošanas komplektu Rīgas pagalmiem radās mākslinieces Anetes galvā. Viņa ir daudzstāveņu iemītniece mūža garumā. Ideālā variantā tas nozīmētu apvienot iedzīvotājus, lai viņi pašu spēkiem radītu savu pagalma arhitektūru, proti izveidotu vidi, kurā patīkam uzturēties. Tu nesaproti, kāpēc tu sāc nemīlēt Latviju, piemēram, vai kāpēc es nemīlu savu vidi, jo man viņā nav vairs ko darīt. Ja? Vai atkal tad es domāju, piemēram, par cilvēkiem, kas te piedzimst, uzaug, kā no viņiem var prasīt kultūras līmeni vai vispārībā attieksmi pret vidi vai saprašanu par to, kad ir jārūpējas vai jāaizsargā, ja viņiem nav nekāds piemērs kopš bērnības. Vispār šajā projektā mēs gribam tā kā veicināt, lai cilvēki, kas dzīvo šajās daudzdzīvokļu mājās, lai viņi uztver pagalmu arī kā daļu no sava īpašuma, lai viņi par viņu tā kā rūpējās. Šogad pagalmu iemītnieki no visas Latvijas varēja sūtīt savas ieceres par to, kādu vēlas redzēt savu pagalmu. 5 pagalmi vinnēja iespēju kopā ar arhitektiem un ainavu arhitektiem izstrādāt projektu, ko Lielās talkas laikā arī realizēja. Un tad viņi izstrādā šo vīziju, un tad ir iedzīvotājiem iespēja viņu apspriest un pieņemt un arī saprast, ko viņi Lielās talkas laikā pašu spēkiem var izdarīt ar materiāliem, kas viņiem tā kā nāk pa velti. Piemēram, ja tu dzīvo pagalmā un tu, piemēram, laimē iespēju iegūt materiālus par 1000 latiem, tev ir jāspēj ar viņiem kaut kā operēt. Tā galvenā ideja ir pašu spēkiem visām paaudzēm kopā tā kā vienoties. Šobrīd pagalmu sakopšanas plāns ir kļuvis par vienu no sastāvdaļām kultūras galvaspilsētas programmā. Atdzīvināt Rīgas iedzīvotāju saikni ar pilsētu un palīdzēt sajusties ne tikai kā kultūras patērētājiem, bet arī kā tās veidotājiem. Varbūt šo uzdevumu patiešām var mēģināt paveikt māju pagalmos. Честно, если бы, была возможность, наверное, я бы больше, каких-то клумб красивых, что-то такое, Кто бы должен ратовать о том, чтобы что-то такое появилось? Конечно, наши партии, не знаю, государство, кто же еще. Сейчас тем более выборы начинаются. Можно было бы и задуматься на эту тему. Почему нет? Приехать, например, к тому же Домбровский со своей бригадой здесь, пообщаться с местными, посмотреть, что не хватает, что надо добавить. Почему нет? Mums bija diezgan pamācoša saruna. No viens puses, protams, kāpēc gan lai Dombrovskis, vai ne? Dombrovskis, kāpēc lai viņš ar savu partijas biedriem neatbraukt ierīkot šeit kādu bērnu laukumiņu, bet tā morāla bija tāda. Cilvēkiem nešķiet, ka es ar savu 13. dzīvokļu kaimiņu varētu vienoties. Vieglāk šķiet, sarunāt Dombrovski. Galvenais, ka liekas, ka kādu var sarunāt, tad jau arī process notiks. Parasti tāpatās ir cilvēki, kas ir vadītāji. Viņi varbūt nav dzīvē vadītāji savā darbā vai profesijā, bet viņiem tomēr ir tas vadītāja gēns. Un tad parasti nolasās, man liekas, savācās kādi, 5-10 cilvēki, kas arī, vai pat mazāk, kas vienkārši iekustina. Salīdzinot ar veco Eiropas valstu labākajiem paraugiem, šajā pagalmā ierīkotās smilšu, kaste un šūpoles tāds sniegs vien šķiet. Taču tieši tik lielas pārmaiņas iedzīvotāji spēja pieņemt. Velosipēdu novietnes un suņu pastaigas laukumi sākumam izrādījušās pārāk ekstravagantas idejas. Izrādās, visgrūtākais ir nevis uzcelt, bet gan vienoties. Šogad bija iesildošā talka, kurā piedalījās arī valsts prezidents, kurš ir talkas patrons. Bet smieklīgākais bija tas, ka iedzīvotāji daudz stāv uz balkona, zvana, var redzēt fotogrāfē, zvana draugiem un stāsta, ka prezidents ir ieradies viņu pagalmā. Bet lai viņi iznāktu un aizietu talkot pāri ielai, kur ir pilnīga miskaste, iznāca daži 10. Lai cilvēki varētu vienoties, viņiem vajag vietu, kur vienoties.
Tātad šī vieta, pagalms, ir ļoti laba kandidatūra, ļoti laba vieta. Bet viņi neiet ārā pagalmā, jo pagalms ir nesakopts, un viņiem tur nepatīk. Un tā mēs iestrēgstam. Tomēr šis ir pilotprojekts, un līdz brīdim, kad Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, vēl ir 3 gadi. Pietiekami liels laiks, lai arī latviešu atturīgā daba spētu pierast pie domas, ka pārmaiņas var būt arī uz labu. Varbūt tagad mūsdienu jaunatne ir tomēr savādāk. Man liekas, tagad ir pat ļoti moderni jauniešiem darīt, tieši jauniešiem kādu darbu uzsākt kopā un veidot kaut ko ar savām rokām kopā. Un mēs tagad gribam piedāvāt saņemties un darīt to priekš mūsu vecākiem, arī vecvecākiem, un sakopt un atjaunot to vidi. Runāsim par to. Nu labi, vienoties kaut ko par pagalmu, bet iedomājies, ir tiešām pagalms, kur 4-9 stāv mājas un sanāk vai nesanāk iedzīvotāji kopās. Par ko? Kā viņi vienosies? Kā tas ir iespējams? Nē, tas ir iespējams. Es pastāstīšu pagājušā gada praksi. Viesojos kopā ar saviem kolēģiem vienā no Rīgas pagalmiem, kur cilvēki paši bija uzrakstījuši vēstuli. Mēs, viena konkrēta grupiņa, kaimiņi, vēlamies kaut ko izdarīt savu pagalmu labā. Mūs neapmierina tas, ka tie soliņi ir salausti, mūs neapmierina tas, ka bērniem nav kur spēlēties smilškastēs un tā tālāk. Mēs sakam ļoti labi, mēs jums aizvedīsim jaunos arhitektus, ainavu arhitektus, viņi uzzīmē metu, aiziet piedzīvotājiem, saka, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs vēlētos? Nē, viņi saka, tas mums nedara, šajā vietā tas gan mums dara, un tur notiek tāda ļoti, ļoti emocionāla vārdu pārmaiņa, kas tomēr ar kaut ko rezultējas. Rezultāts bija tāds, puse no pagalma pateica, nē, jūs pat nenāciet tuvumā, mums nekas nav vajadzīgs. Tā droši vien ir kaut kāda mānīšanās, tas nevar būt pa īstam, ka mums kāds nāk palīgā. Otra pagalma būs teica, aiziet, mēs darām. Tad lielās talkas dienās sanācām tajā pusē pagalmā, un kopā iedzīvotāji, studenti tajā pusē, kas teica, ka kaut kas ir jādara. Skaitā, konkrēti mēs savām rokām tur stādījām, dēļus zāģējām un tā tālāk. Un redzējām, ka tā otra puse skatās ļoti rūpīgi, un kā mums šķita, tad kļūst mazliet tāda, tā kā saskumus, ka viņi arī nav tomēr iesaistījušies. Līdz ar to es ceru, ka tas būs vienkārši pamudinājums citiem, ka tas ir iespējams. Bet vai šis, labi, es sakopšu to soliņu, un tas ir tas, ar ko mēs pārsteigsim to Rīgas turistu 2014. gadā? Es domāju, pirmkārt, tas ir vajadzīgs mums pašiem, mūsu pašu izpratnē par to, kur mēs dzīvojam. Jā. Un otrs, protams, turistam jau arī ir interesanti aizbraukt un paskatīties, un ir ceļš, ja viņš zina to stāstu apkārt, kā tie cilvēki ir vienojušies, jo mēs esam stāstījuši no projekta puses ārzemēs par to, kā šis projekts ir tapis, ko cilvēki ir izdarījuši. Un viņi redz bildes pirms un pēc. Viņi redz tos konkrētos studentus, kas ir iesaistīti mūsu kā organizators. Viņi saka, jā, ne, tas ir kaut kas jocīgs, mēs neticam, bet tāds laikam ir iespējams. Cik pudu sāls jūs ar brāli esat apēduši pirms kaut kas tāds, kā tagad notiek Kalnciem kvartālā, vispār var notikt? Ko tas ir prasījis? Ko tas ir prasījis? Daudz laika un enerģijas, bet skaidrs, ka tas ir mūsu hobijs. Un, protams, Kalnciem jau kvartāls tad pērlīt. Un es domāju, jūs patiesībā sev uz kartas uzlikāt 2006. gadā. Tuvojas NATO samits. Mēs zinām, ka vismaz 29 augstākā līmeņa valsts delegācijas būtu. Un ko darīt to koku mantojumu? Skatīties visiem uz tām tur greizām šķībām, nekrāsotajām fasādēm. Manuprāt, toreiz ģenerāls lēmums bija visu šo ēku rindu iekļaut pirmkārt pieminekļu sarakstā, otrkārt sākt kaut ko darīt. Un toreiz pirmais valsts un pilsēta lēma, kā tāda ārkārtas persona, ka var arī privātiem attīstītājiem piešķirt drusku naudiņu. Un tas bija ļoti labs starta brīdis. Es par to NATO samitu, jo faktiski jau tās summas jau bija niecīgas. Tāpat laikā tas pirmkārt deva kaut kādu stimulu. Un otrkārt, kaut kā, ja tu redzi, ja tev riņķi apkārt vairāk kaut kas notiek, tad tu esi pats vairāk motivēts arī kaut ko... Un kāds karaļa pāris arī gribēja griezties pie mums un apstīties? Tas bija labs pasākums mums ar Mārtiņu un Kāru sadarbību. Beļģu karalis ieradies Rīgā vizītē, bija pilsētā un dzirdēja arī kādu stāstu no manas puses par to, ka mums ir unikāls koku arhitektūras mantojums. Visi zina, jā, Rīga Jūgavas stila metropola. Un tad viņš teica, vai viņš var izdarīt mazu izmaiņu savā vizītes grafikā un kaut ko redzēt no koku arhitektūras mantojuma. Pa ceļam uz lidostu bija iespēja apstāties, drusku pieturēt satiksmi Kalnciem ielā. Un Beļģu karalis ar lielu sajūsmu pacēla savu personīgu fotokameru, sabildēja, satika brāļus Dambergs un teica, labi, lieliski, man patīk šī vieta. Jums jau droši vien patīk, ka karaļa pāris iegriezās. Jūs ābeļ dārzā. Šeit tad kāds iegriežās. Vispār jauki, brauc ciemiņi, skatās. Ar ko Cēsis pārsteigs vēl? Tā ir 2014. gadā, varbūt pirms un pēc tam.
Es varbūt vēl maz solīt pakāpjoties atpakaļ par tiem pagalmiem un par tām vecām, teiksim, ēkām. Gribu pateikt, ka tomēr nav tik traki. Ir cilvēki, kas tomēr grib iesaistīties. Te varbūt ir atkal maz pilsētas, varbūt priekšrocība, jo tomēr Rīga ir diezgan liela un protams, jūs pievestais 9 stāvu 4 māju kvartāls varbūt ir smagāks piemērs. Bet pagājušā gadā plānojot šī gada pilsētas svētkus bija tāda kā ideja talka, kur iedzīvotāji varēja sanākt un izteikt savus domu, bet ar konkrētu uzstādījumu, ka viņam pašam arī pie tās projektiņa jāturpina realizēt, teiksim, jāīstenot dzīvē. Un 4 meitenes jaunas izdomāja projektu. Teiksim, radīt leģendas par 8 vecām koka mājām Cēsīs. Nu, tā kā uzrunāt tos īpašniekus, meklēt arhīvā, kas, teiksim, kādi tā vēsture, radīt to leģendu. Un tas projekts arī īstenojās. Un tā bija faktiski pilsētas svētku nagla. Jo parasti tie tingeli-tangeli, tie tā kā visiem ir zināmi un tie tirdziņi un viss tās pārējās lietas. Bet šitā lietiņa bija tāda, bija iespiests materiāls, bija maršruts, māja numur 1, leģenda tāda. Tur jau pretīm, teiksim, stāv cilvēks, kurš tur, ja 17. gadsimtā tā bijusi kaut kāda zivju, teiksim, tirgotava. Tur arī ir tā kā tā vecā māja ir iztīrīta no visiem klamiem un tur arī tās zivtiņas tirgo un tā. Un cilvēkiem tas tā leģenda vajag patika. Un es domāju, ka tas arī varētu būt interesants stāsts arī Rīgā. Tas, kas, es domāju, ko Cēs, atbildot uz jautājumu, kas varētu būt unikālais, bet tas varētu būt ne tikai Cēs, tas varētu būt tāds sadarbības projekts ar Rīgu un ar operu. Tāda viena no tām idejām, kas tā kā ir, ka varētu tomēr tas 4 Vāgnera operu cikls būtu Cēsīs, jo 3 operas ir šobrīd iestudētas. Ja finanses atļaus un budžets atļaus, tad tā kā plāno vēl 4. Un es saprotu, tādā kultūras gardēžu, teiksim, sabiedrībā tas skaitās ļoti elitārs pasākums un mūsu pils estrādē tas varētu ļoti labi nostrādāt. Esat gatavi uzņemt visus Vāgnera fanus? Mums arī ir sadarbība ne tikai ar operu, un kas man šķiet, ka ļoti svarīgi, ja mēs varam kaut kā savilkt šīs lietas kopā. Nu, kā tāds diezgan attāls saikni koka arhitektūrai ar operu. Nu, tāpat laikā mēs operu esam iesaistījuši arī savos projektos, un viņi mūs savukārt. Un vēl man liekas, ka ļoti jauki būtu, ja mēs varam šīs tās dažādās apkaimes kaut kādā veidā savienot. Tas ir tas pats, ka Kalncienu kvartāls šobrīd arī ir saistīts ar to pašu Mierielu, ar Mākslas akadēmiju. Un tas kaut kādā veidā rada to dažādību un dinamiku katrā tajā atsevišķajā vietā. Rīgā ir vismaz 7 līdz 9 vietas tādas, kas var sev saukt par radošiem kvartāliem. Un spīķeri noteikti. Mēs pat esam tālu. Uguņos tādā brīdī Befs, teiksim, atzīmes kaut kādā, Andrejas sala noteikti. Tagad mēs runājam par iespēju varbūt Miera Tallinas ielas, tur ir bijusi tabaks fabrika. Ļoti labā tehniskā stāvoklī. Šķiet īstā vieta tur ielikt nosacīt to žargonā kājdurīs un pateikt, tur ar kultūru ir iespēja. Un kā izskatīsies vēl VEF kultūras pils vēl padomju laikā celtā? Par VEF kultūras pili jāsaka tā, ka mums šis svarīgi un starptautiski, ka tas periods iezīmētos ar ļoti tipisku tam laikam raksturīgu domāšanu, ka pils, tātad šis klasiskais orķestris ar visām kolonām, tur ir ļoti daudz saglabājušies no padomu laika tieši šie interjera elementi. Un patiesībā šī ēka ir jāsaved vien labā kārtībā. Jā. Tas varētu būt interesants, varbūt turistiem no rietumvalstīm, vai ne? Protams, ka tas būs interesanti. Tas pats ir ar Ziemeļblāzi, man kaut cits laiks, Dombrovska ieguldījums un viss tas mecenātisms, kā tas bija ar vienu reģionu šādu kultūras centru. Bet tas nozīmē, ka būs tāda karte, ja ik viens turists un īstenībā arī droši vien rīdzinieks varēs tieši tā no Katla kalna, kur viņš tur ir dzīvojis un zīmes paņemt un skatīties un iet cauri visai pilsētai un atrast kaut kādas vietas. Mūsu programmā nosaukuma ceļu karte. Tāda tā kā alternatīvā Rīgas karte, kur tu vari iepazīt to Rīgu citām acīm. Un pašus svarīgākos pasākumus, kas būs sagaidām 2014. gadā, mēs paziņosim 12. gada sākumā. Jo mums arī jāsadarbojas ar visām turisma industrijas šīm nozarēm. Lielajām turisma kompānijām pasaulē jāzina vismaz 2 gadu iepriekš. Tie lielie notikumi. Tos mēs tad arī paziņosim nākamā gada martā, droši vien pavasarī katrā ziņā. Un tad arī ar katru mēnesi un pusgadu atvērsim arvien vairāk un plašāk šo Rīgas konkrēto programmu 2014. gadā, jo šobrīd jau tas darbs vienkārši aktīvi pie tā viss notiek. Un tur būs ne tikai Rīga, bet saprot arī visas pārējās Latvijas pilsētas. Jā, un sadarbība ar Latvijas pašvaldībām, tā skaitā Cēsīm. Es atgriežoties pie tā, kas te paliks, es tā domāju, kamēr viss runā, kas te paliks pēc tā 14. gada.
Un es tā diezgan pragmātiski domāju, ka tomēr paliks tā infrastruktūra, un ja izdosies labi uzbūvēt, teiksim, Rīgas un Latvijas šo zīmolu, tad es domāju, ka tas būs tas vēstnes. Un ļoti svarīgi to, ko mēs runājam, lai tā ballīte būtu tāda visiem jauka un pieņemama, ir iesaistīti cilvēki. Ja teiksim, mēs taisam ballīti, kurā mēs nepiedalāmies, tad tā ballīte mūs tā kā sveša. Ja mēs taisam ballīti, kur mēs paši piedalāmies rīkošanā un organizēšanā, tad tā ir mūsu mīļākā. Kā nokļūt tāpat laikā uz Kalnciemu ielu? Nokļūt droši. Nokļūt pa gaismu. Ceļš turistam, ja mēs kā vietējie zinām, kādā veidā tur nokļūt vai kā aizbraukt arī, tad turistam tas būtu svarīgi. Un droši vien, ka tajā arī varētu būt kaut kādas lietas, kas tas ir labs jautājums, vai ne? Mēs arī redzam, cik ļoti saskars daudzas jomas, kā mēs varam šajā gadījumā kultūru atraut no infrastruktūras, kā mēs varam to atraut no drošības, no turisma. Te viss ir sapinies vienā jaukā muģeklī, un mums ar to ir jātiek galā. Tas ir katras Eiropas kultūras galvaspilsētas pārbaudījums, un te ir ļoti svarīgi, kā katra institūcija ir kopā sadarbosies. Mēs nevaram katrs tikai pateikt, nē, ziniet, tā nav mana kompetence, lai viņi paši tiek galā. Mums patiešām jau no paša pirmā brīža ir visiem kopā jābūt ministru prezidentam, visai valdībai, visai pilsētai, nevalstiskam sektoram, privātiem kapitām. Bet ir jau sasēdušies pie viena galva, ka ministru prezidents pieņem pilsētas mērs? No paša pirmā brīža, jā, tā ir. Mums ir tāda uzraudzības padoma un tā seko līdz tam, kā tas viss iet priekš. Aha. Uzraudzības padomē CS arī pārstāvēts un Sigulda, man liekas, tas viss ir klāt. Šobrīd CS vēl nav. Mēs vēl tā kā gatavojamies. Un par drošību, ja mēs atceramies drošību un viss tas pārējais, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo diemžēl, kā negatīvais piemērs jāatcerās ir no tās pašas pasaules hokeja čempionāta, kad teiksim, taksometrs no arēnas Rīga līdz centram 40 lati maksā, tad, protams, tie ārzemnieki, viņi jau tā kā mazliet izjūt vilšanos tajā. Un tas arī tas pilsētas tēls, par ko runā, ka vajag bet to nevar ietekmēt ne Aiva, ne Jānis, ne Kārlis, tas ir tāda kopēja visas sabiedrības vienošanās. Protams, 80% aizķersies centra daļā, un mēs varam radīt labu sakārtot publisku ārtelpu. Bet mēs redzam, ka būs, teiksim, vai Kārli, tev ir cerība, ka, teiksim, 2014. gadā līdz Kalnciemu kvartālam varēs nokļūt droši pa labi iekrāsot un ļoti apgaismot veloceliņu? Jā, es ceru. Vairāk Rīgā būs velosipēdisti un lielāks viņu redzamības procents uz ielām, jo lielāks patiesībā būs tas spiediens arī uz pilsētu. Spriežot pēc šīs vasaras pasākumiem, velosipēdisti brauc ļoti lielos apjomos pie mums. Tā kā velosipēdi ir sakārti stabos augšā kādos 4 līmeņos, tā kā koncerti notiek. Jūs zināt, kurš lielveikals momentā palielinās apmeklētāju skaitu, tas, kurš paziņos, ka viņam ir ļoti droši stāvvieta velosipēdiem. Tad īstenībā ar šo uzsaukumu tad ne tikai jebkuram iedzīvotājiem, lielveikalam un jebkuram citam būt gatavam Rīgai kā kultūras galvaspilsētai 2014. gadā mēs varētu arī likt punktu. Paldies, ka atnācāt un vēlam visiem veiksmi Rīgai nosvinēt savu kultūras galvaspilsētas status 2014. gadā. Visu labu! Es gribu pateikt to, ka tev nav... Es cienu tavu viedokli, bet es viņam nepiekrītu. Es uzskatu, ka jāmāc ir mežsaimniecība, jāmāc ir ekonomika meža fakultātei, bet liekam lielāku pēc būtības uzsvaru pārējām lietām. Gundars Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gundars Rēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte.